Labvakar, sveicināti. Mans vārds Māris Zanders. Šis ir raidījums, kur tas un saprakts. Preambula ir tāda, ka jūnija vidus kaut kāds, es tagad to mums noskaidrosim, pusfināls, fināls, ceturdaļfināls ir stāstā VDK Zinātniskā izpētes komisija. Proti visa tauta jau ir mazliet nogurusi lasīt ziņās, kas tad nu būs, ko tad ar tiem čekas maisiem darīs, nedarīs. Man tieši pieteica no komisijas, lai es nesaku, ka ir iesniegt gala ziņojums, ka tas ir pārskats. Tā esot precīzi jāsaka, tas ir šobrīd vēl universitātē pie rektora. Rektors sēž virsū un nedod. Labi, ok, stāst nav par to. Viens no komisijas ekspertiem, tā pareizi vai teikt? Nē, loceklis jau. Augstināja man februārī pa locekļu valdība. Locekļi un eksperti viens otru neizslēdz. Linārs Mociņš. Visnotaļ cienījams džentlmenis bijis arī Saeimas juridiskās komisijas vadītājs UTPVP, un man palīdzēs Edgars Janups, kurš klusēs un taisīs gudru seju. Un cer, ka viņš oktobra vecumā kaut kā nav tādā maisā iekļuvis. Bet drošības sajūta nav, līdz ar to labāk, lai tas process ir. Viss kārtībā. Man ir piedāvājums tāds, ka mēs liekam visādas kaut kādas video. Šajā reizē man producents pat teica, ko tu tik nopietnas video es salīdz, jo mēs parasti tāds uz jokiem vairāk. Iesākt to mūsu sarunu, jeb tā kā socioloģijas tādā žargonā iefreimot ar vienu kolēģi no TV3 2014. Gada filmas, kas laikam saucās Čeks maisos vai kaut kā tam līdzīgi, jo tas ir vienkārši tā komisija vēl nebija izveidot. Tas tā kā varētu būt labs video iesākums, lai mēs varam pēc tam tālāk runāt. Lūdzu. Valdības izveidotai komisijai no 2015. gada jāsāk darbs pie VDK atstātā mantojuma pētīšanas, lai nākamajām paudzēm nodotu godīgu un precīzu vēstījumu par totalitārā režīma pēdām gandrīz pusgadsimta garumā. Tomēr paliek jautājums, vai publiska nosodījuma laiks ir nokavēts, un vai tiem, kas reiz nodeva savus tautiešus, jāsadzīvo vien ar savu sirdsapziņu. Lidija Doroņina-Lasmane 90. gadu vidū atteicās no augstākā valsts apbalvojuma, 3 zvaigžņu ordeņu, jo jaunapbalvoto vidū izrādījās arī 4 VDK aģentu vārdi. Es atdevu savu ordeni, lai tā lieta tiktu izrunāta. Ar tautu. Kaut kādu, tas sen jau vajadzēja tādu pētīšanas komisiju. Vienalga, kā viņi tur nosaukt. Bet lai viņi vienkārši tiktu izrunāti, vai mēs piedosim tiem mūsu brāļiem, jo mēs visi bijām pazemoti zem tās šausmīgās varas, vai ne? Labi, tā ir tā tonalitāte, kur mēs varam sākt, bet man jāsaka tā, ka tagad man uzmanīgi abi juristi ir. Bet Linār, nopietni, tu man atvainoji, ja es tā ļoti vulgarizētu, to visu izstāstīšu. Bet skaidrs, ka tauta ir, neteiksim, varbūt jau pārgaidījusies, cik var, kad te kaut kas būs, un tad tas 31. mājas piena, nav būtiski, vai tas ir korekti vai nekorekti. Tad kas ir tas, ko VDK izpētes komisija, tagad tātad vienalga, tu kā tās komisijas loceklis vari mums, kas šodien būtu no 11. 11. jūnijā, 12. Vienalga, teikt, kas ir tas, ko jūs esat sausais atlikums, kā saka? Es domāju, ka šoreiz mēs aizmirstam, ka politiķi bijuši naskāki. Politiķi ir jau gada sākumā pieņēmuši likumu, kurā bija ierakstīti 3 svarīgi punkti. Pirmais, tātad viss dokumenti, kuri netiek sabiedrībai un pētniekiem rādīti, tātad no Sāba ir jānodod Nacionālajam arhīvam. Tas ir viens punkts. Otrs punkts, ka viņi ir jādara visiem pieejami, tātad viņiem arī šobrīd nav slepenības raksturs, bet viņi atrodas slepenā iestādē un tādā veidā Sābs uz to spekulē un nelaiž nevien klāt. Un trešais, var sakot, ka tātad komisijai tur jāsagatavo tādi ievadvārdi, tāds apskats, kad viņas tātad šos te sākumā kartoteiks, pēc tam vēl kāds cits dokuments tātad publicēs. Faktiski tā kā jāsaka, un politiķi 84 balsis pār, es nezinu, kāpēc to tā presa varbūt neievēroja, nobalsojumi pieņēma pirmā lasījumā šo likumu. Tā nedaudz ir tehnisks lietas, bet tā pašā laikā, protams, arī politiķi skatās un saka, tūlīt jābūt tātad komisijas slēdzienam gatavs, kas nebūs 3 mazi pantiņi, bet kurš jau šobrīd tātad ir vairāk 100 lapuses, plus ar pielikumiem visiem ir vairāk 1000 lapuses un ir nodot šobrīd
tātad universitātes rektoram, jo tātad komisija ir pie universitātes, tā kā saistīta finansiāli ar Vēstures institūtu, un tad var sakot, mums ir zinām kārtība jāievēro un jāatskaitās. Nevis iziet uz Baronijas un saka, te ir. Bet, bet vienkārši tu pieminēji tos politiķus, un iespējams, ka varbūt viņu un arī mūsu žurnālistu tādas kaut kādas pārpratuma vai apzinātas tādas interpretācijas dēļ, tas nosacītais 31. maijs vai nu kas tika gaidīts tā, ka komisija pateiks, kā tad mums ir jādara, jārīkojas ar šiem dokumentiem, ka uz jums tā kā gaidīja. Jo faktiski, jo tu ievēroji, ka visu laiku jau tā cepšanās turpinājās. Vērt, nevērt. Nē, pa nevēršanu nebija runa. 84 deputāti nobalsoja, ieskaitot opozīciju. Tad kā komisija pateiks, kādā veidā tas kā tam jānotiek? Tā arī būs. Nepārspīlēsim komisijas varbūt nozīmi, bet tad komisija dara divas lietas. Viena saka, ko un kādā kārtībā publicēt. Protams, visu, bet visu var, tur pēdējais termiņš ir 20 gadi, un tad arī, cik tas finanses mums prasīs. Vai, teiksim, vajag visas krimināla lietas ieskanēt elektroniski vai nevajag. Mēs tur no lietuviešiem varam pamācīties, kā viņi daudz dokumentus tātad ieskanē, un viņus var sēdot Rīgā mierīgi krievu valodā izlasīt. Tur viens otrs lietuviešu papīrs grūtāk, bet krievu valodā tātad čeki lietoja lielākoties krievu valodā, tātad tur daudz, kas ir saprotams un pieejams. Tas ir viens, tātad ar ko sākt. Un to komisija iesūtīja jau 31. datumā šos juridiskos projektus, kur viens bija valdības rīkojuma projektu veidā, un bija vairāk likuma projektu, kur bija teikts tātad, to pašu jau, ko pirmā lasījumā politiķi teica, nodot no Sāba uz valsts arhīvu, un tajā pašā nodošanas brīdī tātad publicēt un publiskot. Tātad, un tur ir kārtības sarakstīta. Tātad pierakstīts bija šobrīd tagad tas ir rakstīts 23. augusts. Tāda zīmīga datuma komisija ierakstīja un nobalsoja. Es jau tur gribēju druscītiņu ātrāk, lai liek, jo skaidrs, pirmais punkts ir, ka mēs uzskatām, ka pirms vēlēšanām, ja to deputāti neizdarīs, tad maz cerības, ka tur vispār tiks izdarīts, tad var kaut kas mainīties, varbūt tā domātāšana. Ja. Bet tātad pirmais kārt, jo mums ir arī datoriķi pieaicināti, un viņas ir, kartoteks kartiņas. Un tās ir strādāts ar represijām, ir strādāts, viņas ir speciāls tādas mašīnas, vairs jau ar roku tur pa vienam neņem, tas ir 2-3 dienu jautājums, tāda čekas maisa, teiksim, digitalizēt no abām pusēm, nofotografēt un izlikt internetā nav sarežģīti. Pēc zinātniskai apstrādē, diemžēl, ir jāsēž un jāraksta ar to roku. Jo tu dzimšanas gadus, ja tu gribi izpētīt kādas tās līkmes, tautības, ja tu gribi izpētīt tad par rajoniem, kā bija izvietot, kuros gados vairāk verzēja, vai tad, kad sākās atmoda, tad vervēja vairāk, vai tad pārtrūk. Tā ir tāda zinātniska izpēta, ka pēc tam arī vēlreiz no tām kartiņām būs daļai jānoraksta. Daļai, ja mūsu komisija to ir izdarījusi un tādā veidā, tad mēs pasakam, ar ko sākt. Labi. Sākt tātad ar čekas virsnieku vārdiem, ar čekas aģentu vārdiem, ar virsnieku vārdiem, kur strādāja zem jumta. Tātad ir vairāk simti tādi čekas virsnieki, kuri izlikās, un varbūt vēl viens otrs izliekās līdz šim brīdim par to. Viņš izglītības ministrijā augstākā strādāja. Parasti viņi visi ir tādi zinātņu akadēmijas, vai kur tad ārējos sakardaļas, tādi cienījumi cilvēki, bet visi jau tur to zināja, vairāk vai mazāk, un runāja par to. Tātad kādā kārtībā. Tad nāca tāds, bet to arī paši politiķi bija ierakstījuši, ka par maz tikai čekas dokumentiem, ka partija vadīja un stūrēja. Tātad, var sakot, mums ir ļoti liels no partijas Vēstures institūta iegūmus, tās partijas biedru nomenklatūras lietas, kur viņas, kā sacīt, skatīja kā rengenā, un viņi bija tādi nelaimīgi cilvēki, tādi, vai čekisti vai kompatīs? Čekis vadoņi, vai viņi ir notiesāti reāli, vai par tiem darbiem, nedarbiem, ko viņi sastrādāja, vai par tiem, ko viņi tur daži no Maskavas atbraukušie no Krievijas 37. 38. gadā bija sastrādājuši jau 50. gados, bet nomesti nost.
Bet, protams, pats, cik viņi bija partijas biedri un nomenklatūras, tad viņiem izrakstīja, kā sacīt, partijas rājienu, iecēla viņus pa kaut kādas civilas ministrijas ministra kadru vietnieku, teiksim, un tad pažēloja tādā veidā. Tātad tās lietas arī, tās, protams, tur ir noteikts, nemazāk kā 200 lietas mēnesī, tur ir jāšķira roku. Precīzi kaut kas ir pateikts no komisijas puses, ja? Precīzi sarindots un visur ir salikti pretī datumu. Un komisijas diskusijās un pētniecībā tātad mēs pienācām arī pie vairākām kategorijām. Tātad, teiksim, kad noteikti viss tā cekas un čekas slepenā sarakste, jo čeka jau ir aizlaidusies laicīgi. 88. gadā viņi sāka izvest visas savas aģentūras līdz, un arī, bet viņi taču pakļāvās cekai. Viņi cekai ziņoja vai atskaitījās, un tās atskaites ir. Tad tās atskaites tagad mēs arī pavirzījām tur uz augšu. Tātad, tas ir interesanti. Tagad gribēju jautāt, piebilst, ja paiem tālāk, ir tā, ka vienalga tevi jārēķinās ar to, ka tā kā tas process publiskajā telpā tik ilgi tiek apžļembāts, tad, protams, tas, kas tev ir skaidrs, vai komisijas locekļiem, vai Jānup kungam skaidrs, pieņemsim. Tas nenozīmē... Viņam arī interesanti. Nē, es par to, ka tās debates, kas tur ir īsts, kas tur nav īsts tajos maisos, ko tur varēja ielikt, ko tur varēja izņemt, vai visu jau izveda saulēcīgi, vai tomēr ne. Tās debates nekur nav pazudušas, un pirms mēs to turpinām, ir... Atskauda Saulīša filma savukārt, kur šis jautājums tā kā mazliet iezīmējās un vienkārši, lai mums ir tālāk par ko runāt, tad neliels fragments un tad runājam tālāk. Kas tad tur īstenībā, vai var uzticēties tam? 2 dienu laikā augstākā padome bija pieņēmusi lēmumu pārņemt centrālo komiteju un ar 1. policijas bataljonu kopā devās ar ieročiem šo centrālo komiteju arī pārņemt. Tad jau viss praktiski bija sadedzināts. Mēs dzēsām nost, tur bija papīrā iedodzināt, jā. Es tur vienu otru puisi paziņu, kas bija Afganistānā agrāk, pienāca klāt tur ir saraksts par 200 nošaujamiem, vai ne, un 400, kas ir sūtam uz Baltkrieviju, uz nometnēm tur. Bet pēc tam tie saraksti pazuda. Piemēram, Latvijas Kompartijas centrālā komiteja, kur vēl notika vilcināšanās 2 dienas, Valsts drošības komiteja ar visiem arhīviem. Tajā laikā ļoti steidzīgi un ļoti intensīvi kā kūpināt ārā papīrus, kas pierādītu viņu noziegumus. Es te mazliet aizrāvos, jo tas, kas mums klātsošajā ir runa par tas, ko jūs redzējāt, tas ir pēc augusta puča saucamais, kad gāja Rubikam pakaļ uz centrālo komiteju un tā, vienkārši tā, kā pašsaprotam to kadru ielikt, bet labi, tas stāsta par to, ko dedzināja, ko nededzināja, par tiem čeksmēsiem. Tavs skatījums, jo tā ir tēma, kas tiek žļambāta par tiem čekasmēsiem, kas tur ir un kas tur nav, vai tam var ticēt, un kur ir īstie saraksti, un kur ir pusīstie. Viņi nekur nav pazudusi. Jā, tātad komisija kategoriski vēlreiz papildus. Tavā personā? Nē, manā nē, jo es nenodarbojos ar to jautājumu. Bija citi 6 cilvēki, kuri tas kartoteiks pētīja un analizēja un skatījās un atzīst, ka A viņas ir īstas, B viņas ir sakārtotas sistēmā, C, tātad viņas ir izveidotas tā jau tajā čekas laikā, kad ir speciāli žurnāli, kuros kartiņas ievietošanu šajā te kartotēkā tika reģistrēta speciālā žurnālā, un viņas izņemšana arī tika reģistrēta. Tad viņas nevar tā kāds pieiet, vienkārši paņemt vai pielikt klāt, jo tas cilvēks ar kura roku apakšpulkvedis Zvirbuls to rakstīja, tad viņš diezgan ātri pēc 91. gada nomira. Un līdz ar to tur tā parādījās, protams, bija piespēlēts šeit politiskajā gaisotnē, bija
dažādu politiķu kartiņas, kurš bija mēģināts tas rokraksts viltot, bet tas uzreiz bija redzams. Salīdzinot ar žurnālu, uzreiz numerācija bija cita. Bet vispār bija tāda precedenta, ja? Jā, tātad kāds bija kaut kur dabūjis tās kartiņas tukšas. Toreiz bija tik izvirzīts konkrētas idejas, ka tas tātad pirmais vietnieks, kas bija Maskavas pārstāvs šeit un Krievs, tātad vienmēr Červīnskis, kurš aizbrauca uz Krasnodaru, viņš tur bija arī kaut kāds Latvijas čekists paņēmis līdzi, sevišķi no otrās pretizlūkošanas daļas, un tad tie tur nodarbojās ar kaut kādām tādām manipulācijām. Ir ļoti interesanti, teiksim, ka papēta Kominterni 30. gados. Tas bija tā interesanti, kā Baltijas valsts un Polija tika pieskaitīti tā kā jau tā tuvo ārzemju tā koncepcija jau sen. Viņi saukāja par limitrofiem un visi sādi. Un arī šeit, kāpēc, teiksim, Igaunijā nozaga to viņu drošībnieku, ja? To jau nedarīja Krievijas izlūkdienas. To darīja Krievu pretizlūkošanas dienas FSB. Tātad viņi uzskata, ka viņi arī tas pretizlūkošanas dienas nodarbojas ar iekšējo spiegošanu. Ja? Tātad arī toreiz tās provokācijas rīkoja ne jau izlūkdienas, bet tieši pretizlūkošanas dienas. Bet, respektīvi, tas stāsts par to, ka tur kāds varēja iekļūt, piemēram, pašām vispār nezinot un neko nesadara. Respektīvi, kā ir tas stāsts? Es ar to pirmā dzirdēšana, es nezinu, kā es tur nokļuvu. Viņš viegli pārbaudāms, cik es saprotu. Viegli konstatējums, ka tas tā ir vai nav. Var, protams, iznākt televīzijā, kā sacīt, nolaist lielās asaras, jā, un pēc tam mums zvana un saka, bet mēs taču zinām, ka jau no 70. gadiem viņi stučīja čekai, var sakot, ko viņi tur raud tajā televīzijā. Mēs paskatāmies, tur mēs redzam pirmais sējums 250 lapas, otrais sējums vēl 250 lapas, 3 sējumi, sarunāti ir gari, ir runāts daudz un dikti. Bet tikai ir tas stāsts par to, ka daži saka, zikā, ka kaut ko pierakst, kā plāna ekonomika, ja, ka arī čekistiem vajadzēja pierakstīt, lai dabūtu, tiksim, prēmiju. Pateikt, visam vēl savirvējuši. Tas ir smalks jautājums, tāpat kā medicīna. Tā arī ir smalks jautājums. Psihiskās un ādas slimības ir īsti ārsti. Tad nevar paskaidrot, kā viņas pareizi ārstēt, kā viņas izceļās un kā viņas pazūd. Es gribu teikt, ka neviens ar psiholoģiju padomu laikā gandrīz nenodarbojas, bet čekisti nodarbojas ar psiholoģiju. Viņam bija jāpārkož šis cilvēks, viņam bija jāpārliecina, viņš bija jāsalauž un jāpasliek sev apakšā, lai viņš strādātu, lai viņš būtu pašiniciatīvs, lai viņš kaut ko uzzinātu, lai viņš nevis noklusētu, bet zvanītu kuratoram un teikt, tu zini, ko es te uzzināju šodien, jā. Un tā, nevis tā kā tur kaut kādu dzejnieku tagad sakostiem zobiem, viņam vienreiz mēnesī jāiet, viņam priekš atskaits vienreiz mēnesī jābūt, viņš aiziet kaut ko tur pastāst sakostiem zobiem. Un mūs arī komisija interesē, varbūt nevis, kad jūs savervē, bet kad jūs pārtraucāt. Vai jūs pārtraucāt 86. kad Helsinki nodibinājās? Varbūt 87. kad demonstrācijas bija pirmās. Varbūt 88. kad mēs pirmo reizi 18. novembris svinējām. Pārmaiņas pēc. Jā, ja jūs staigājāt vēl pēc barikādēm, kā sacīja. Jūs droši paliek nedroši. Droši paliek droši. Tu zelta vārdu. Nē, jo tu saproties, jo es domāju, ka tas, jo tuvāk nāk šī publiskošana, jo biežāk tas izskanēs, es jau tur viņiem stāstīju tikai muļķības, teiksim, kā aģents, ja. Gribēju saprast sistēmu no iekšpuses. Citai klasiķi, ja. Un tās tēzes jau būs ļoti dažādas. Un es jau neko, ja teikšu no zinātnieku puses, es jau tikai vienkārši, saprotiet, kā es gribēju uz ārzemēm braukt, es rakstīju atskaites, bet tas jau neko nevienam ļaunam nenodarīja. Viņa aizmirst pastāstīt, ka viņa nerakstīja savu uzvārdu apakšā zem tās atskaites. Viņa rakstīja to knābis apakšā. Un otram kārtām nevajag iedomāties, ka rakstīja. Pamatforma bija saruna. Bija vai tad saruna, kas tika ierakstīta magnēfonā, vai oficiāli, lai kontrolētu, vai vienkārši tas virsnieks, kurators, lai viņš atcerētos, ko tad, ja mēs tur ilgāku laiku runājām un tā tālāk, ko viņš tur pastāstīja. Un vai arī, teiksim, viņš ir tik labs,
profesionāls, ka viņš ļoti labi atcerās, ilgāk par stundu varbūt viņi tur nerunā vai pusotru, jā, un tā tālāk. Bet šitas ir būtiski, ko tu saki, jo man liekas, ka mums tā sajūta ir, ka no tiem ziņotājiem tā dokumentālās pēdas ir palikuši, respektīvi papīra formā, jā, un gan vai tā, ja tādu nav, tad viņš arī neko nav teicis. Nē, mums ir elektroni, mums ir jau gadsimts jauns, mums ir, Latvija bija pirmrindniece, Latvijā taču bija, kā saka, šodien saka, tādi, valsts plāns, teiksim, valsts plāna priekšnieks Ramāns, teiksim, kurš laipni ierādīja Čekai, teiksim, Pērses ielā pagrabu, teiksim. Tas ir, ja jūs nākat pie mums uz jā, jūs varat paskatāt, tad tur bija Čekas skaitļošanas centrs, jā. Tad, kad valsts plāna institūtam pirka pa valūtu, tātad vācu Siemens skaitļojumās mašīnas, tad nopirka arī vēl vienu komplektu, ko nolikt pagrabā. Ko? Jā, un tād viņas abas ar kabeļiem sajūdza kopā, jo naktīs taču institūtā neviens nestrādāja, bet čekisti bija modri 7,24, jā, var sakot, viņu visi Aprīgas iedzīvotāji, tātad Jūrmala, Tukums, Limbaži, Jelgava, šitas viss konglomerāts, kas arī ar elektrisko vilcienu, kas savienojas, tie visi bija iedzīti elektroniskajā tajā valsts plāna, un no valsts plāniem ļoti dažās Baltijas republikās ir dažādi cilvēki mums, kā saka, izšķīlušies. What do you mean, sakot latviešu valodā? Paņemiet visiem, kas sacīt vēsturi, biogrāfijas papētīt. Kurš no valsts plāni nāk? Jā, valsts plāna zinātniskiem institūtiem. Sapratu, Mājien sapratu, nē, es vienkārši nesapratu. Labi, nē, jo tas vienkārši es varēju saku, jo tas ir, man liekas, tiešām tas ir tā kā iedzīts, ka tāpatās, ka tā čekas maisi jau ir vizualizējušies cilvēkiem kā kaut kādi maisi. Ja, bet arī bija maisi. Nē, viss kārtībā. Patās arī ziņotājs, tas ir papīra formā stukačojums. Nē, viņš runā, viņš negrib rakstīt, viņš negrib atstāt neko tādu. Kaut gan, protams, šim cilvēkam bija arī jāiet un jāraksta arī pēc tā komandējuma arī no savu vārdu oficiāli, ne jau Čekai. Bet viņš domāja, ka viņš raksta, teiksim, ministru padomas, LPSR ministru padomas, teiksim, zinātnes daļai. Bet tur sēdēja atkal divi čekas pulkveži, kā sacīt, un tikai tie bija atkal savādāk cilvēki, kā saka, viņš tur sēdēja pēc savā matu, viņš bija zem jumtiņa šīte, un viņš pieņēma no visiem, kā sacīt. Ka tu esi tik jauns, šitas tevi gājis garām, nenopietni. Jā, viņš izdeva veselu biez grāmatu, Trautmans. Jā, izkārtība. Klau, bet te tas jautājums par to, tas, kas mums tagad būs jāpārojās uz reklāmas pauzi. Kas notiek latviešu valodu? Nē, bet ko es gribēju iesākt? Jo tu atkal redzi to publisko telpu, tas, ko Edgars pirms raidījuma ieminēja, ka šodien jau ir ziņas, kaut kāda ziņu virsrakas, un tur atkal kas tur ir saskaitīti, cik tur tie aģenti un tā. Mums visu laiku tas akcents ir uz to, ka kultūras darbinieki, ja, un tagad garīdznieki. Nē, tieši komisija, pat cik to grupu vadīja mums viena kolēģi, kura, varbūt, vienu no tām nozarēm precīzāk izpētē, tāpēc varbūt, tajā ziņojumā tas kaut kā tā priekšplānā izgājis ir, bet interesanti, ka pēc tautībām komisija izanalizēja ļoti precīzi attēlo Latvijas iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Nebūs ne vairāk latvieši, ne krievi, tieši tā, kā arī ir viņi, tā arī viņi ir izkārtot šajā. Tad es esmu precīzi. Jā, jo tā ir, arī, kā teica Frederiks Engels, nejaušība, likumsakarības lauž savu ceļu ar nejaušībām. Nē, bet tas jautājums, es vienkārši saku, būs reklāmas pauzes, bet tas, ko es gribēju noformulēt, ir tas, ka, un tas lielais cepiens ir par tas, ka mūsu elki, vienalga inteliģences vai no garīdzniecības puses, ka tie ir ziņojuši, bet tas, ko es gribu saprast, saproties, te jau viens zinātnieks, kurš aizbrauc un kaut kādus tur tos tehniskos noslēpumus atved, tas ir daudz vērtīgāks nekā viens atvainojos komponists, ko viņš tur varēja ziņot īpaši. Es gribu saprast to būtību. Būtība ir tāda,
kad aģents nav tikai informators. Informators bija arī partijas sekretārs, informators ir arī vienkārši uzticības persona, kur apzīmē 3 burtiem uzvārdu vārdu un tēvādu 1 burtiem, un tādi ir ziņojumos. Ja? Tādas mēs varam atrast, un daži ir pārmetuši saviem profesionāliem kolēģiem, vēsturniekiem, ka saskan šie burti. Un tā, bet tātad svarīgi saprast, kad Zini, kā izdarām šitā tik plaša tēma, ka vienkārši pēc reklāmas pauzes turpinam. To var